jāķerās klāt lēnā garā, redzēs, kā man sanāks. Kā mans draugs Rūdis saka, īstenībā šidais te, tā kā, tas ir točna melnais caurums, jo tie projekti ir diezgan tādi, diezgan ilgi un ātri neiet, kamēr tu sametini, sataisi, nokrāso, piekrāso, tad, kamēr tu atdod detaļas, kamēr viņš nosmilšo, visu izdara un diezgan paiet laiks tam visam, tās pašas detaļas, kamēr no kaut kādas Anglijas pasūti kaut kādas blīves, vēl kaut ko, jo es droši vien sūtīšu no turienes kaut kāds blīvējošos, kaut kāds blīvslēgus es varu tepat nopirkt īstenībā. Jāpaskatās varbūt kaut kādas vispār detaļas, varbūt kaut kādos interkāros ir kaut kādās apēs vai kas tā ir, AP motors, jā, kaut kas vēl AD Baltikā, varbūt, ka tur kaut kas ir no šitie mini, nav jau tā, ka nav gluži no Anglijas sūtīt, bet, jāpaskatās, tad es pafilmēšu, kā man viss te sanāk, pamēģināšu īstenībā viņu palaist. 4 gadi neesmu laidis, nezinu, kas ar viņu vispār ir, bet to mēs redzēsim. Tāds jau sen jau viņu vajadzēja salikt, bet, tagad tikai tas laiks pienāca un garāža ir. Uz laukiem īstenībā sanāk no Rīgas uz laukiem. Es tā kā laukos gribēju taisīt, bet diezgan patālu sanāk braukt kaut kādi 100 kilometri. Un tad es nolēmām ar sievu nopirkt tādu īpašumu. Un es uzcēlu garāžu viņam un redzēs, kā man sanāks tur to visu izdarīt. Salikt. Skatāmies video. Neaizmirstat pierakstīties, abonēt video. Davai, čau, turās. Sākam. Kur ir mans mini. Šitāds izskatās mans mini, kuru es dabūju kaut kāds 6 vai 7 gadu atpakaļ. Diezgan ilgi viņš jau stāv un šito TV, viņš stāvēja vispār, es viņu dabūju es viņu braucu pakaļ, viņš bija Čehijā, viņš bija ar mūsu numuriem, Latvijas viss, vienkārši meitene viņa tā kā negribēja, viņa nebija tā kā ne laika, varbūt, kas atved to mašīnu uz Latviju, un tā viņi tur ilgi nostāvēja, ceļa malā. Viņai kaut kas notika, tāpēc viņu īstenībā viņa nebija braucama, bet tajā pašā laikā viņai motors viņai griež, tas viņai iet, tad viņai ir šādi caurumi, bet tas man viss ir sapirts, vienīgais te var nopirkt vēl tādu zem loga, bet, jāskatās, varbūt es pasūtīšu un ņemšu logu, obligāti ņemšu ārā, visu metināšu. Es biju Anglijā minīs pārējais, sapirku jaunus spārnus, sapirku jaunu sajūgu viņam. Protams, ka paralēli vēl viss kaut kas ir jānopērk. Tas diezgan laika prasa, jo tur vēl jāsaprot, kas ir viņam, jo viņš man jau 7 gadi, un es tagad beidzot esmu pieķēries. Te bija bukte, tā bukte ir no Čehijas, kur viņš stāvēja Bruno. Un tad te ir viņš ir 1.3i inžektors, laikam, vai monošprice, kas viņš skaitās tur, kaut kā tur. Iešprice viņš pilna nav, bet kaut kāds parastais monošprice kaut kāda ir, viņš karburators ar tādu tā kā elektrisku iesmidzināšanu. Tad man ir visādi šitādas rūsiņas, tas man nepatīk. Man nepatīk viņam, kad ir baigās rūsiņas, kur te pie durvīm tas viss jātīra nost. Es tikko nesen kā te nopirku īpašumu tagad un
kaut kad jau labu laiku apakaļ nopērk, kādi 5 gadi jau ir, un uzlika pacēlā, uztaisīja garažu, vēl nav nosiltināta, vēl nekas nav izdarīts, bet ar laiku es pamēģināšu visu nosiltināt, un varbūt, kas saliks, un tad jau siltums būs kaut kāds krāsnes, man tur ir nopirkta stūrī stāv, varbūt to ielikšu radiatoris, un tad jau būs labi. Tāds viņš man ir tāds, tas motorīts, 4 cilindri. Es neatceros, cik viņam zirgi, jo negribu samelot, kaut kā nākamajā video es viņu parādīšu, kas viņam, cik viņam daudz tur ir tie lopiņi. Bet jā, kur ir gaisinieks, te tas karbūzīts apakšā nāk gaisinieks jaunceļu, es mainīju. Rūsiņš ir šeit, redziet, 12. gadā bija skate ļoti labu laiku apakaļ. Un tad viņam ir lūka tāda, it kā man negribētos, varbūt karstā vasarā ir labi, bet es gribu viņu samainīt uz no jaunāka mini, uzlikt viņam. Ir tādas stikla lūkas, varbūt tās es tur paprovēšu piezvanīt vienam uz tā kā jauc ārā rezerves daļās, es nezinu, vai ir pusgadu apakaļ vēl bija, paprasīt, varbūt viņš pārdos, jo es esmu redzējis, ka liek stikla lūkas, varbūt tādu ielikt, šitas es saku, man nes tas audums ir tik ilgi jau nostāvējis, viņš viss, kad es domāju, tas sanāk 12 gadus, varbūt 11, 12 stāvējis, es domāju, ka tas audums neizturēs, ka viņš sāks virināt. Tāds viņš ir maziņš tur. Salons viņam ir īstenībā diezgan labā stāvoklī, varētu uztīrīt, paņemt kaut kādiem ādas arī šitiem lai viņš ir saglabājās nesaplaisā. Vienīgais viņam ir tāda problēma ar šitiem kā jau ar kur viss ir saplaisājis, tas jāņem nost, jānotīra, jānolako pa jaunu, bet pārējais viņam ir labi. Tos logus ar aizmugurējos attaisīt vaļā. Aizmugurē it kā var sēdēt, bet nezinu, kur tur sēdēt. Tāda divvietīga mašīna īstenībā viņš ir. Un jā, ir viņam daudz darba, visādi kaut kas jāizdara. Es viņu paprobēšu pacelt augšā, parādīšu, kas viņam apakšā darām. Mazi diskiņi, cik viņi uz 12 laikam, R12, jā, ir, nevar redzēt, 145, 70, R12. Man it kā ir no pirmā golfa diski, vai es, laikam no pirmā golfa R13 vai no otrā, un tad varbūt tādus pamēģināt uzlikt, bet tas ir jāskatās, vai ļaus, redzit, te jau ir kaut kas jau strīķējies, jo tā gumija varbūt jau ir uzlikta bišku lielāka. Viņam šeit ir te amīša mala, te jāskatās, vai tur vispār var ielikt kaut ko. Tāds rūsiņš viņam ir. Šite vēl tāda ankarta vieta ir normāla, te vēl daudz maz viss ir zolīdi. Šite, šeit gan ir, viss ir izpūvis. Un te viss ir sapūvis un ielocījies uz iekšu, to visu vajag dabūt uz leju. Te vajag dabūt uz leju un te visu pārmetināt. Grīda man ir izņemta. Skatās, eļļa tek no kaut kurienes te no apakšas, kur pārslēdzējs ir īstenībā. Te pārslēdzās šitais te, kā viņu ātrumi, jo sanāk viņam kārba ar motoru ir kopā. Tā kā viņam motoram kārba, tā kā karteris vai kaut kas, visi tieši tāpat kā mocim maini eļļu maini, kur viņam eļļas noliešana, maini eļļu motorā un uzreiz mainās eļļa kārbā arī. Ir kā forši no vienas puses tev katru reizi ir tā kā svaiga eļļa. Jā, tas ir tas ir šitas te jāstais tās eļļas, droši vien blīvslēgi visi vispār ir, jā, jo pa tiem gadiem es droši vien, ka tas viss saplaisājas, jo, ja pastās uz visādām
šitiem pirkstiem, tad te ir baigi daudz kaut kas saplīsis, visādas plaisas ir un vēl kaut kas, bet tādā ziņā ir baigi forši, jā. Un, ko es gribēju teikt, te vēl ir visādas rūsas un vēl kaut kas, tas viss jāņem jāapstrādā. Vajag siltu garāžu, es paprovēšu īstenībā kaut kādu plēvi uzvilkt, varbūt man sanāks, un man ir tā dīzeļa, tas sildītājs, varbūt, ka to varēs ielikt un smuki šito te uzsildīt, jo lai labi sametinātu var, bet lai apstrādātu obligāti vajag siltumu, jo, tas viss, tās mastikas, bet tie pretrūsis un vēl kaut kas, tiem vajag bišku plusiņu, lai viņi tā kā labāk darbotos. Jā, šito rāmi ņemšu nost, tas ir rāmis, visām riepām var ņemt amiju, atsperes viņiem nav, viņam ir tādas kā gumijas bukses, kur viņas ir, kur, cik sūdīgi redzēt, tādas gumijas, tādi milzīgi, tādi gumijas, viņš īstenībā, ja ar viņu braukt, tad tā kā ar kārtingu, viņš ir muguru, var vienkārši, droši vien salauzt, es nezinu, kā to teikt, jo, tāds diezgan paciets, nekas mīgs tur nav, bet viņam var nopirkt amortizatorus un atspēres, tādu kitu nopirkt, tā kā komplektu. Es neatceros, cik viņš maksāja, kaut kā 300 paundi vai 400. Varbūt ar laiku tādu jānopērk, jo šito rāmi jāved uz smilšošanu un nocinkot. Viņš būs man cinkots, es negribu viņu krāsot ik pa kaut kādiem 5 gadiem. Es domāju, viņu nocinkot, lai viņš ir lejā gaišs, tas man netraucēs nevienam. Un šeit arī tas nāk viss rāmis, te viss atskrūvēs vaļā, un tas motors nolaižās visiem lejā, te var uz galda mierīgi viņu uzlikt un darboties. Tā tas izskatās, jo jālaiž viņš ir obligāti, man sajūgs ir jāskatās vēl kaut kas, un te viss kaut kas ir tek un līst, un gadi ir paņēmuši darba daudz, ja man viņu būtu braukts, droši vien, ka viņš ietu, ka viņš būtu varbūt labākā stāvoklī, jo, ja brauc, tad vismaz nav tik daudz, jo stāv viņš vēl, ja betona garažā, man te arī betons, es viņu kā pacēlu laukos, man arī betona garāža, tur arī viņš stāvēja, bet tur vispār es it kā biju noklājis tādu OSB plāksnes, bet, tik daudz darba, mēģināšu vispār palaist un saprast to kompresiju, kā tur ir, kas ar viņu ir, izmērīšu kompresiju, vispār pastīšos tādu aļikā nopirkt, nezinu, nav man nekāds profesionālais, bet pastīšos, kas cilindros ar honu ir, tad man tāda kameriņa maziņa te, tieši speciāli nopirku, lai pastītos, es gribu mocim savam arī pastīties lielajam. Man okustā Honda Shadows. To es arī kaut kad filmēju, liku iekšā kaut kā, es viņam priekšējo būri lieku un bāku apakšējo mainīju. Tāds it kā nav tik traki, kur viņš stāv, apsekts, lai nenoput. Jā, un tad man ir vēl viens projektiņš, to es paprovēšu, to īž 56 salikt viņam, es nopirku no kaimiņu, nebija dārgi šito te, bet viņam diezgan daudz darba, viņam arī vajag cilindris ir galvu, es nopirku, viņam tāda slikta bija, nezinu, aplausta. Grēdzeni viņam virzūs ir labs jau kaut ko, tad viņam bija vēl izjaukt šitais, kuleciņš bija noņemts, es nezinu, kāpēc tas viss bija noņemts, ko viņi mēģināja darīt, bet vispār elektronisko aizdedzi viņam nopirkšu, uzlikšu, lai tur nav jālien vispār. Stūri viņam negriežās, jo viņi nevar pagriezt, nezinu, kas viņai ir, laikam gultņi stūris, kaut kā gads viņam ir kaut kāds 60 kaut kāds tur. Es jāpastās tehniskā pasa, vispār viņam tur tā birka priekšā,
blakusvāģis viņam ir. Tāds viņam ir stikls jābūt, stikla nav, to es pastīšos internetā, es kaut ko redzēju, kad ir. Tad man ir šito rolleri, gribu meitai salikt, lai viņa pamācās braukt. Tā ir sēpija, no kaimiņu nopirkt, bet viņai bija magnēts beigts. Es dabūju arī paprājuši salikt, par to arī nofilmēšu tādu ātru video, kā tas viss saliekās. Nu jā, viss galvenākais man ir šitas vispār ir tā, kad šitam kaut ko smilšos un darīs, kad kaut kas žūs vai kaut ko, paralēli uzņemšu video pār īši 56, kā man sanāks viņu palaist, saliktēs stūri nopirkt, bet nekādā labā stāvoklī jau tā arī nopirktā stūri nav. Es domāju, ka viss kaut ko var. Es skatījos vienu video, mums te vien arī, kas to sīžus liek, te kaut kur te patās Latvijā, un varbūt, ka caur viņu var kaut kur viņš dabūna it tā, es dzirdēju video, ka viņš saka, ka Polijā var nopirkt gan izpūtējis, gan vēl kaut ko chromētu. Varbūt, ka tādas lietas jānopērk, lai viņš varbūt smuki izskatās pēc tam, bet tas ir tāds atsevišķs video paralēli, kamēr šitas taisīsies, tad es pamēģināšu to salikt. Nu tā, jāķerās klāt lēnā garā. Patās arī viņam sanāk priekšā arī rāmis. Man liekas, viņš laižās, es redzēju video ar visu dzinēju, var nolikt uzreiz uz galda un darboties. Un jā, viņš sulo, te ir ātrumkārt, te kaut kur varbūt blīvslēgi. Ļoti daudz, es domāju, ka blīvslēgi jāsamaina, jāpasūta, man tie nav. Tas viss jāpasūta, ir gumiņas, visādas, kur ir gumijas, tās ir izžuvušas, es domāju, ka bremžu trubiņas arī vajadzētu svaigas, viņas ir izžuvušas, saplaisājušas. Nu, ja liks, tā liks visu tā kā pilnīgi jaunu, es domāju, kad to visu jaunu saliks. Gumija arī ļoti veca, šito neatstās, ja es varbūt likšu tos diskus, tad arī jaunu gumiju jānopērk, ja šitos diskus, tad viņi ir jānokrāso. Jāuzliek jaunu gumiju, un jā, visādas nianses, te kaut kas ir ieplīsis, te buferis ir jāskatās, varbūt jāhromē, varbūt var nopulēt vai kaut ko. Nu, tāds interesanti, jā, te ir izpūtējuma kofre, it kā nav caura, bet viņa jāmaina, nav jēga tādu atstāt tādu spūrāju, un apakšā it kā viss ir kārtībā, viss trakākās vietas, ir šita Dankana pacēlāja vietas, kur paceļ mašīnu, jo te it kā ir vesels, bet šiten viss ir sapujis, un tieši tāpatās arī ir otrā pusē, tas viss jāizvēl kārā, un kārtīgi jāsataisa, ka jāsametina, jo otrā pusē viņam visi dzīvs, visi baigi forši, bet tur viņš ir izrūsējis, un šito te es jau buferi aizmugurējo jau noņēmu, bagažnieku es noņēmu nost, jo man vajadzēja tikt bākā iekšā, es izrādās biju kaut kad senos laikos nopircis sūkni, bākā ne oriģinālo, jo oriģinālais sūknis viņam nāk šāds te pēc koda, un nefokusējās, pēc koda viņam tāds sūknis nāk, tas ir oriģinālais, bet tā vieta jau var bija sarūsējusi, kā tur degviela nebija iekšā, tad es šitādu te nopirku, degvielas sūknis, pilnīgi jaunu maziņu, bet es viņu pielāgoju, piebūvējis, video būs, es viņu parādīšu, kā viņš izskatās, kā man sanāca ar visu filtriņu, ar visu, vienīgais mani norūsējusi pludiņš īsnībā, jā, tas man nerāda degvielu, to es dabūšu pasūtīt. Varbūt, es nezinu, man ir kastes, varbūt es esmu jau nopircis. Bet, jā, un vēl ko es gribēju teikt par rāmjiem. Rāmjus es domāju noņemt nost un viņus vest, smilšot, un tad viņus īstenībā nocinkot. Es gribu pamēģināt. Tas ir atsevišķi rāmji, es viņus nosmilšošu un nocinkošu. Un tas, ka viņš man izskatīsies te apakšā gaišs,
tas nekas, varbūt viņam man būs tāda tā kā rusobalta piekabe, kura gadiem var būt un neko tu var nedarīt, un viņa tāda smuka gaiša ir un nerūsē un tā. Jā, nu, vot, un ir kaut kādas detaļas, ko es mēģināšu pasūtīt šitajā te interkārā pasūtīt, jāpaskatās, kas tur ir, tad jāpaskatās, kas ir šitajā te detaļas. Es paprovēšu pasūtīt kaut kādā, ne pasūtīt, īstenībā tās minīs pārējais var sūtīt, bet varbūt kaut ko var atrast interkārā, es domāju, varbūt AD Baltikā var atrast, varbūt AP Motors, kas vēl mums ir, vēl kaut kādi ir. Tie, kas tirgo detaļas, jā, ir vēl kaut ko sameklēt, sataisīt un visu izdarīt. Bet lielāko daļu es domāju, ka no tās Anglijas sūtīšu, jo tur it kā nav tik traki, tu samaksā par DPD, vai kas tad tie piegādātāji, viņi tev ieliek kastē un atsūt mājās. Es, protams, ka sūtīju, man bija 2 kastes, bet atnāca vienu dienu, otru dienu izsūtīt kā abas reizē. Nezinu, kur viņi tur vienu kasti pēkšņi bija pazaudējuši. Bet viss atnāca līdz Latvijai, viss bija kārtībā, jā, un ir salons, viņam ir diezgan normāls, salons ir labs, un to jāstaisa diezgan labi, ilgi man laižās lejā, mašīnīte, jo šodien es viņu vispār gribu palaist, es gribu saprast, vai tas motors iet, jo sūknīca nomainīts spiedienu, viņš tagad labu dod, un viņam sanāk, ka viņam ir, jā, tāda tā kā iešprice, tāda interesanti, bet, es to visu parādīšu. Tad viņam augšā ir īstenībā šitāda lūka. Es viņu gribu nomainīt uz citu lūku. To jau es laikam filmēju. Jā, viņai ir, kur ir 12. gads. 12. gads, tāds viņam tas motorīts ir, te viņam gaisa filtrs nāk, te viņam tāds kompīts, te vai kaut kāds vēl, es neatceros, kas tas tie tādi ir, būtu CDI vai kaut kas. Jā, kur viņam ir sadalēna tāda, tad 4 cilindrīši, čuguna galva, viņam ir čuguna bloks, viņš tāds, tāds nopietns. Vienīgais viss trakākais, kas man no viņa nepatīk radiators, ka viņš ir sānā, varbūt it kā nekas, jo viņam ir ventilators, bet viss trakākais ir viņš pie riepas. Kur? Varbūt, ko var redzēt? Nezinu. Es tā varu pastīties tā. Kaut kā negrib viņš fokusēties. Viņš ir pie riepas. Tas ir pats trakākais, ka viņš ir pie riepas, jo viņš tur met dubļus virsū tam ventilatoram. Es nezinu, kā viņš dzīvo. Droši vien gluži pa zemes ceļu baigi ar viņu vālēt nevar, jo tad viss ir slikti, tad tur viss aizaug ciet. Varbūt, ka viņu var pārnest kaut kur te, bet te vietas vispār nav. Tāpēc viņš ir šitajā sānā ielikts. Bet, jā, tā, es filmēšu, kā es viņu iedarbināšu, kā es viņu palaidīšu. Tiekamies nākamajā video.